Sveicināti handbola karuseļu draugi. Šodien mini sarunu ciklā pie mums viesos ir Edgars Grīnbergs no Jūrmālas sporta un Rietumu komandas pārstāvis. Sveiki. Sveiki. Edgar, tev šī būs pirmā zvaigžņu spēle. Kādas gaidas un cerības tu sagaidi no mača Luzā? Tāds diezgan liels satraukums. Gaidu nepacietību. Tad zvaigžņu spēle. Tev ļoti aktīvi par tevi ļoti aktīvi tika sabalsos tieši pēdējo 2 vai 3 nedēļu laikā. Kur tev izdevās aktivizēt savus atbalstītājus? Tur jau laikam liels paldies pēdiņās jāsaka Polteram, ka viņš izkrita no balsojuma dēļ traumas. Un tad jau radās kādas cerības, ka tiešām varētu arī tikt uz to zvaigžņu spēli. Sāģitē, tepat blakus augstskolā, kursbiedrs, ģimenei paldies, kursbiedriem paldies. Draugiem, paldies. Tā kā Egilas apvienojums būtībā aktivizē tos, kas bija aiz viņu. Sastāvs mēs jau zinām, kurus spēlētājs no tiem, kuri neiekļūst sākumā sastāvā, varbūt gribētu redzēt zvaigžņu spēlē. Noteikti jau kādu no jūrmalnieku gribētu Steinbergu redzēt. Vārds ar Viktoru noteikti. Konkursiņš sadarbībā Sinotipu. Cik vārtus abas komandas kopā gūst zvaigžņu spēlē? 73. Tik maz, jā? Jā. Kāpēc varbūt? Šis ir vismazākais skaitlis, kādu minējuši dalībnieki. Varbūt kāds tavs skaidrojums, arguments, kāpēc 73? Laikam vajadzēja atšķirties. Viss. Ja es pareizi zinu, tad ir 3x15. 3x15, jā. Jā. Noteikti ir 70, bet nedaudz vairāk ir 70. 73, es teikšu. Teikšu paldies Edgaram un tiekamies zvaigžņu spēlē 14. martā Luzā. Paldies.